brīnišķīgi pārpildītā Liepājas Olimpiskā centra manēža uzņem šodien florbola čempionāta ceturtdaļu finālu starp mainiekiem, kurš ir Ekovals un Cēsis Lekrīgi. Savukārt otrajā mačā jau cīņa bija līdzvērtīgāk, bet tomēr uzvar ar 9-6. 5. minūtē labi iespēja cēsiniekiem atklāt spēles rezultātu, spēlēt skaļiskajā vairākumā, un praktiski 8 sekundes bija vajadzīgas viesiem, lai realizētu vienu vīra pārsvaru. Cēsnieki pirmajam numuram nebija šajā epizodē. Un 2-0. 92. numurs tiek apsveikts. Tāds sākums. Ivo Popovs. Viena vai divas uzvaras tiesa, un turnīra tabula varēja arī izskatīties absolūti savādāk. Kurš ar Lekrings šķīra tikai 5 punkti. Gūt vārds. Freimans piespēle. Un Kaspars Klamers no vārdu priekšas. Ļoti eleganti izspēlēts vairākums. Deivids labi piespēle 2-2. 2-2. Ļoti skaista asa kombinācija. Iepriekšējais vairākums cēsniekiem beidzās jau pēc 8 sekundēm. Un ļoti eleganti izspēlēts vairākums. Šoreiz nedaudz ilgāk bija vajadzīgs, lai gūtu vārdus. Un 3-2. Jansons laužs vienatnē. Un vārti. Jā, skaisti gūti vārti. Es jau gribēju teikt, ka bumbiņi neērtā augstumā lidoja. Tomēr tāds interesants virknējums tagad ir. Vārti. Spēlējot formātā 4-4, Liepainieki samazina rezultātu starpību. Ir pieklus šis aizliegums pēc pasaules čempionāta. Bija šis instruments aizliegts, tagad ir grūti spriest. Nē, soda metiens. Soda metiens. Plūdums, ļoti labs vārdsargs. Iespējams, ka šis atbildības loks ir diezgan augsts. Kostisens. Jansons. Vārti! Vārti! Un sērijā izvirzījās vadībā ar 2-0 un jā. Liepainieki var iegūt arī 6. vārds. Asi nospēlē Kristapsons Šervits. Draudīgi tur bumbiņi lēkā vārtu priekšā. Māris Kumerdanks un Kaspars Kristapsons apkalpo šo maču. Bumbiņi atstāv laukumu. Laukumā arī izšķirs. Pretuzbrukumā cēsnieki. Vārds Staps. Jā, soda metiens. Atceramies, Kostisevs bija precīzs. Aksels
Josipovics uzvar šajā duelī. Šķita, ka jau ir nomānīts un noguldīts. Tomēr Trekšs nespēja bumbiņu pacelt. Tagad gan viltīgs meitiens. Ja nepavilkt strīpu, tad no 0-3 jau būs grūti atspēlēties. Kaspars Klamers parāda, ka tomēr nav aizsmērs. Pludumam regulārajā turnīrā tā bija labāka nekā Edgaram Rimarenko. Rimarenko tā bija 75,4. Un šeit Kostusevam bija labi iespēja gūt 7. vārds. Aicina spēlēt aktīvāk, agresīvāk. Gan pikts ir, ka savu spēlētāju, teiksim tā, atkal Savins to samainās ar Pludumu. Kostusevs. Tāls raidījums. Miķelis Krūms metru no tukšiem vārtiem. Pamanījās netrāpīt. Aniņš zaudē bumbu. Atvēr Rimarenko šo raidījumu. Un mačs noslēdzies. Interesantā saspringtā cīņā. Kurši Ekovalis ar 6-4 uzvar Cērsli Ekringu. Sērijā panāk 1-2.